Labdien, mans vārds Laila. Es sādu izšuju, lasu grāmatas, lieku puzles un nodarbojos ar cita veida tam līdzīgiem hobijiem. Ja tev, skatītājs, šādas nodarbošanās nav svešas, tad aicinu noskatīties šo video. Šajā video es pastāstīšu par to, ko es plānoju darīt tuvākajās 2026. gada maija nedēļās, no 1. līdz 15. maijam. Un, jā, tā būs izšūšana, adīšana, grāmatu lasīšana un vēl. Tas, uz ko man tajā brīdī sirds kārosies un prāts nesīsies. Patīkam skatīšanos. Sāksim ar radīšanas plāniem. Nezinu, tas droši vien būs ļoti optimistiski. Ja es teikšu, ka es tuvākajās 2 nedēļās pabeigšu adīt šo te džemperi, kuram man vēl ir jānoada. Es ceru, ka man garums, es vēl neesmu piemērījusi, vai man garums derēs, vai vēl kāda rinda ir jānoada, un, protams, piedurknes, jā. Šeit apakšmalā, ja man garums der, tad man ir jātaisa valnīša daļa, kas apmēram arī būs, kā 5 cm, es tā rēķinos, ka noteikti būs, jā. Līdz ar to tas ir, bet tas būs ļoti optimistiski, ja es viņu 2 nedēļās varētu pievarēt. Un otrs adījums, bet to es rādīšu tikai tagad vienkārši tā vēsturiski, jo es viņu droši vien pēc 2 nedēļām neatrādīšu. Man viņš dzīvosies, kaut kādu brīdi darbā. Es tur, kad tāda iespēja pastāv, kad nav jāstrādā pēc darba likuma nosacījumiem, es varu darīt, ko vēlos. Tad un ja laika apstākļi nav tādi, lai ietu pastaigāties pusdienu laikā, tad es pādīšu. Tā būs man šī šaulīte. Tālūk, tas būs adīšanā. Un adīšanā vēl, es tā kā domāju arī jau par augsto sezonu. Un atradu savos krājumos dziju, no kuras es gribu adīt jaku. Bet man tur vajag, viņa ir ļoti smalka arī. Man te kaut kur ir, es te gāju uz veikalu skatīties, kas ir piedāvājumā. Sastāvis te precīzi nezinu, te vai nu ir merino ar kašmiru vai merino ar zīdu. Man tagad nav, es neesmu apskatījusies, kas tas man pa sastāvu ir. Merino te ir 100 punkti, bet tur ir zīds vai kašmirs bija pieejauks, jo es toreiz 2 pirku. Un 2 dzijas dažādas, un vienā no tām bija merino ar kašmiru, viena bija merino ar zīdu, bet kura no tām ir, es tagad vairs neatceros, jo tas jau kādu 2 gadu atpakaļ es viņu esmu pirkusi. Bet šis arī smalks pavadiens, un es vairs negribu sevi ar tādu mazohismu nodarboties. Šobrīd man pietiek, linkleitai man vēl ir tās smalkās adats, un man gribas kaut ko tādu, kas rupjāk, bet arī viennozīmīgi man vajag kaut ko siltāku, kādu siltāku jaku uzadīt man gribās, un tas ir šeit. Man te, es tā esmu izlēmusi, ka es te piepirkšu klāt mohēru 2 pavadienos, un kaut kādu 1500 gribu piemeklēt pēc toņa, kaut kādu plus mīnus 1500 metri uz 100 gramiem kašmirciju. Tādu es gribu piemeklēt. Jāpastaigā pa veikaliem būs, es jau te iepriekšējā dienas grāmatā teicu vai neteicu, neatceros, kad, dzīves diēta man ir, bet, man šis ir bez piepirkšanas, es viņu nevaru realizēt šo dzīvu esošo krājumu. Un likt vairākās kārtās, man šķiet, ka man nebūs tik daudz, lai sadītu tikai no tīrās, viņas man nepietiks, tad jakai dzija. Tālūk, tas ir ar radījumiem. Pāriesim pie izšūšanas. Izšūšanā būs tas pats, gandrīz viss tas pats, kas bija arī aprīļa mēnesī. Ceru, ka 2 darbiņus tuvāko 2 nedēļu laikā man izdosies finišēt. Tā ir šī gotiņa Klāra. Te gan, kad man kopš aprīļa dienas grāmatas, man te ir nākuši klāt pāris krustiņi. Es te, kad montēju, tad es te šo te rāmīti
te būs laikam ērtāk rādīt. Apšuvu šo te rāmīti, kas ir apakšā gotiņas kājām ar tādu rudu krāsu, un te arī pa vidu bija daži krustiņi ar šo pašu krāsu, un jau paņēmu nākošo krāsu te pildīt. Tā kā tas ir viens darbiņš, ko... Tā, kur man tāda tagad te... Tā, kaut kur te pie magnēta, lai viņa pielīp. Tā, tad ir šis trusīts džeks. Nu, arī, te salīdzinoši nav daudz vairs man atlicis. Teiksim tā, maksimums 2 piegājienos man viņš būtu jāpabeidz. Tā, ar šo te izšūšanas darbu, šo namu ar galveniem varoņiem četrkājainajiem. Tā, tad man ir šobrīd jāizpilda šis te loks vēl. Un tad es eju jau tālāk uz mansardiem un te pēdējo stāvu un jumts man tad atliek. Un atliek te tās zvaigžņotās debesis, bet te būs gan kaut kādi puskrusti vēl tāda, viņa te, es nezinu, te tā grūti saskatīt, tā bildē ir tā tumša tā bilda, un man šobrīd ir pievērta žalūzija, jo saule dikti spiež virsū. Šitie visi tie baltie punktiņi, tie ir franču mezgliņi. Tos es šūšu tad, kad būšu pabeigusi visus krustiņus, puskrustus un būšu izmazgājusi un uzlikusi atpakaļ uz rāmi un tad atpakaļ dūriens un franču mezgliņas, tas arī turuši aizņems kaut kādu laiku. No māja mēnesī noteikti es viņu nepabeigšu, man arī nav tādas vēlmes to tik ātri to izdarīt, es arī to nespēšu izdarīt laikziņā, bet man ir cerība, ka es viņu pabeigšu, kamēr mums atnākot pēc darba ir tie vakari salīdzinoši gaiši, nav vajadzīgi kaut kāds speciāli apgaismojumi, jo kā jau es esmu iepriekšējās savās dienas grāmatās stāstījusi, tad man šī zilā kanva ir manām acīm nevisai komfortabla šūt pie kaut kādiem mākslīgiem apgaismojumiem, un tāpēc es viņu tikai tagad arī atsāku aprīlī vai martā, kad es viņai pieķēros te atkal. Tā, un te es jau minēju pie saviem pirkumiem aprīlī, kad man bija jānopērk mulinē diegi un kanva, jo 4. maijā es esmu iesaistīsies izšūšanas avantūrā pie viena ražotāja, viens zīmola Teleart, viņas saucās, un tur tāds neliels sižets, es domāju, tur būs, kad es viņu sākšu, tad es ko vairāk pastāstīšu, jo man arī šobrīd vēl tā īsti nav nekas zināms, jo tur katru nedēļu vai pa cik tām dienām, tagad es precīzi neatceros, tajā aprakstā bija rakstīts, pa cik tām dienām, reiz nedēļā vai pa 5 dienām. Vienmēr sakot, tur ir kaut kāds tāds, ka viņi dod pa fragmentiem to schēmu, un palēnām tur noteiktā laikā tad tas darbiņš taps, jā. Tālūk. Un tad, ja man sirds augs likt šo dimantu mozaiku. Man jau vispār pirksti nieš šobrīd, bet es turos, jo man ir ko darīt. Bet ja nu tomēr man kaut ko gribēsies pamainīt, tad iespējams arī es aprīli. Kas man tas aprīlis ir? Maijs jau ir šodien. 1. maijs ir, jā, šodien 1. maijs darbs svētki. Tad es, kad es sākšu, tad es arī pastāstīšu, parādīšu, kas tur iekšā tuvāk ir un kā es to visu organizēju sev. Tā, nu, laikam man uz sitiena ir adīšana izstāstīja, grāmatas izstāstījuši, izšūšana izstāstīja un citu ko arī. Labi, tad tiekamies nākošajā pieslēgumā, un varbūt man jau būs iespēja parādīt jums kādu gatavu darbu. Nu, un kas attiecas uz lasīšanu, kā redzams, grāmatzīme dodas uz jauno dzīvesvietu, no Šantarām pāriet uz Davos 1917. Tā ir grāmata, kura uz lasīšanu man gaida 2 mēnešus, kamēr es lasīju Šantarām. Šeit ir par Pirmo pasaules kara laiku, par spiegiem, Šveicē darbību noris, kā jau tos grāmatas nosaukums liecina pats par sevi, un redzēs, kā tad man te veiksies. Jācer, ka 2 mēneši viņi nebūs, jo man tiešām tas bija kaut kāds grāmatas lasīšanas rekords. Lai gan biezas grāmatas man patīk, tam Šantarāmā bija 900 lapas pāri.
Es esmu biezo grāmatu vispār fans, bet tas bija jau pāri visam. Labi, tā grāmata Davosa man ies, un tad, ja man uznāks luste, tad es sākšu likt dimantu puzli, bet dimantu mozaiku, un tā ir, ko es jau rādīju savos pirkumos, aprīļa pēdējā dienas grāmatā. Te ir tāda, būs tādi puienes, tās varētu būt kaut kas tam līdzīgs, vai rozes, nevaru saprast. Tā, lūk, te ir. Es vēl, tad, kad es viņu sākšu likt, tad es arī viņu tā tuvāk parādīšu, kas tur iekšā ir. Šobrīd tas ir viss, tie mani plāni nākošām, es saku visu laiku plāni, laikam jau ir plāni, jā. Plāni, vēlmes, mērķi, nezinu. Tiekamies nākošajā pieslēgumā. Varbūt kaut ko gatavu parādīšu jau. Sveicināt 2. maija pēcpusdienā. Tā kā laikam pat vakars var teikt, 5:00 ir. Kā jau es gribēju maijā pabeigt šo te darbiņu, kur man bija palicis pavisam nedaudz, ko izšūt, bija te ķermenim. Ķermenis jāizpilda šais te vietās, un kaita bija otra ķepa, pareizāk sakot, šī te baltā krūtaža, un te bija šis te ornaments jāizpilda, un visbuļu šī te daļa. Tā, šodien es te viņu pāris stundas atpakaļ esmu kā pabeigusi. Lūk, tāds viņš man ir gatavs darbiņš. Tātad zīmols Cottage Garden Samplers, trusītis džeks, izšuju vienā diegā. Tie, kas skatās pirmo reizi, var pastāstīt, ka tā ir 36. kauns, Edinburgas lins. Pirku gatavu šādu te krāsot audumiņu, šis arī tas ir tas veikals, kur es iegādājos, un tas tas laikam tā krāsa domāta ir, es neesmu pētījusi gan. Te ir tikai schēma, diedziņi jāpērk ir pašam. Te ir tāda schēma, šāda te krāsaina. Tālūk, un diegu te nebija daudz, te nemaldos kaut kādi līdz 10, te bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 krāsas diegi. Te, protams, piedāvā, ka var šūt no dažādu izmēru lielumu kauntiem, no 28 līdz 40. Man tāds tā kā vairāk uz mazāko to kauntu ir. Te arī 2 diedziņi ir domāti, var šūt arī ar tam saucamie tādi krāsotie raibie. Tas raibais tad ietu tāpēc tais visbulītais ietu tas raibais diegs, un tam garausim, kas tad tas sanāktu? Šis te pelēkais, kas te ir šīs te pelēkais, tad arī varētu būt tas raibais diedziņš. Es te īsti nevaru saprast, man šķiet, kad, nezinu, viņi ir izšuvuši tās lietas visbulēs, es baigi neredzu, ka tur būtu ar tiem krāsotiem raibajiem, batikotajiem, bet šiten, tajā pelēku maiss arī, varbūt arī ir, jā, lai gan. Tā kā ir tā. Jā, tur varbūt tās ir šūts izskatās, ka te tāds tā pelēkā krāsa, šī te iet tāds tā kā krāsotais, tāds gaišāks, tumšāks tas tonis nokrāsots pa posmiem, tāpat kā mūsu pācis vilna raibo krāsot, tā arī te tie diedziņš tiek piedāvāts izšūt, bet es šūvu ar parasto mulinē, ko viņi piedāvā alternatīvu, un tālūk. Vienā diedziņā ar lupas palīdzību 36. kauns manām acīm tīri labi šuvās, un man patika vienā diedziņā izšūt. Tā es te varu pievilkt tuvāk, kā tas viss te izskatās. Tālūk parādīt tuvāk. Tālūk. Tā pārmaiņas pēc var parādīt arī kreiso pusi.
tā baigi es nepiedomāju, lai man tur smuks sanāk. Nu, neviens jau to kreiso pusi pa lielam neredzēs, bet man viņas sanāk tā. Es nezinu, cik tas ir profesionāļi izšuvēji, teiks labi vai slikti, bet man viņas sanāk tāda, ja. Nu, viņa būs kaut kad ierāmēta noteikti, un tad arī tur neviens to kreiso pusi. Es viņu tā bišķi izgludināju, te tas rāms tagad ir redzams, bet, nu, cerēsim, mitrumu ietekmē. Tad man vēl no šīs te pašas sērijas, viņiem ir tāds tā kā kalendārs katru mēnesi varbūt. Šis ir trusīts domāts 3. gada mēnesim, tāda meža sērija viņiem iet. Man ir vēl viens darbiņš no 8. tas ir augusts, jā. Augusts ir mans mēnesis, un pūce man arī ļoti patika, šī iepatikās, un es domāju, ka man viņu arī vajag. Man te arī audumiņš ir nopirkts, te ir mazāks kauns, man 40. Man šķiet pat viņu gribēju vienreiz sākt šūt, vai tepat kāds, tepat ir nē, tu es toreiz gāju, kad veikalā lupu, lai meklētu, es te biju paņēmus līdz adata diegu, lai saprastu, vai vispār es varēšu pašu, kaut kas man te tagad labi nesākšu, es te tagad kārtoties. Te man arī te diega, man mulinēri arī iepirkti, viņam šāda te auduma, tāda pūce, domāt. Viņa gan te tāda zaļa ir tajā audumā, bet es pirku tai pašā veikalā, tas, kas ir pie šī te dizaina, viņi piedāvā uzreiz tur audumu, un viņš arī tur tāds tik protams, datorā, kā vienmēr tās krāsas, nevienmēr tāpā, nu labi. Es tā kā neiesprings, es domāju, tāds zaļš ir, viņš vispār, jā, viņš tāds zaļu tonu dabā ir, viņš te vairāk tāds pelēkāks izskatās, tāds pats kaut kāds tāds. Bet tā viņš ir, jā, viņš tāds zaļu toni vairāk velk. Viņš nav tik zaļš, kā te tā bildē nofotografēts ir, jo te viņš tāds riktīgi, bet arī viņš te dabā viņš ir košāks, te tā, jeb necaur kameru skatoties. Vairāk vai mazāk to pūci viņš pārraida pareizi, bet to zaļo fonu auduma viņš kaut gan, lai gan, jā, samērā līdzīgi pārraida. Bet ar šito, protams, viņu, ka tā saliek kopā, viņi nav vienādi. Un arī dabā viņu skatoties, viņš ir netik zaļš. Bet es domāju, ka arī viņiem tās audums krāsojot tur, ja tas jau nav tāds fabriks, kaut kāds tāds ražotne, tur dāmas mājās kaut kur bļodās vannās, tur katlos kaut ko krāso, un es nedomāju, ka tur viņas katreiz var dabūt to vienu tonu. Man tā šķiet, tas ir diezgan tā. Nu, protams, dabā tukšuma nemēdz būt. Un zaķīši džeka vietā, trušas džeka vietā. Man šis darbs arī būs, arī es jau te viņu esmu kaut kad iesākusi šūt. Bet man bija grūti šūt, man tad nebija lupa vēl nopirktā, un arī šeit ir arī kaut kāds kauns te ir, es tagad nezinu, bet tur nebija pat tik ļoti tas kauns, jo šo kauntu es šuju, jā. Bet man tas spīdīgais man traucēja, pareizi, jā, es tagad atceros, man tas spīdīgais traucēja, ka ziemā es viņu iesāku un apgaismojums mākslīgais man acīm bija ļoti grūti, te tādi iekšā audumā ir jausti spīdīgie, tā tagad var redzēt, tie spīdīgie pavadieni, tie zaļie, tas ir spīdīgais pavadiens. Un es te iesāku izšūt šādu te dizainu, Just None. Tālūk. Te arī ir tikai schēma un pērlītes gan te vēl nāk līdzi. Un tādi piešujamie elementi, kā teikt, arī nāk līdzi. Te, kur viņus domā? Uz stūriešiem tās te, uz stūriešiem te būs jāpiešuj šīs te puķītes tāds domāts. Nu, un tad pašam jāsavāc, un jāsapilda ar kaut kādu to materiālu. Nu, lūk, un tad es izdomāju, ka reiz jau viņš man bija iesākts, bet es viņu pametu, tāpēc, kad es pie mākslīgā apgaismojuma viņu nevarēju šūt. Un es te parakos, un ko es varētu šūt, un ieraudzīju, ka šitien te man jau viss ir gatavs, jo tais mazajos darbiņos man laikam tikai viens, bez šitā man ir viens, pat arī es neesmu pārliecināta, vai viņš man nokomt. Nu, ja šitā pūce vēl man ir, bet tagad es uzreiz to pūci negribēju šūt. Man viņš tā kā, nu, ne tas, ka tāds pats, bet es vienkārši negribēju. Man gribējās šito te, un pat cik es jau reizi viņu bija sākusi šūt.
Tālūk, tas tad man ir viss laikam. Tiekamies nākošajā pieslēgumā. Joprojām 2. maija vakars, nu gan kopš iepriekšējā pieslēguma pagājuši, kad pusotru stundu kaut kur mājas solis ir apdarīts un domāju, nu ko tad uzlikšu savu seriālu, ko es tagad skatos, Golden Age un kaut ko fonā, lai viņš tur runājās, bet kaut ko pašai jādara. Izšūt man šodien vairs negribās, adīt, tur vajag mērīt džemperi. Nu, teorijā varēja, bet man jau, protams, vēlns dīda, man ir jauna mozaika. Lai gan man vēl puzle ir jāsaliek līdz galam, to, ko es neizdarīju aprīlī, nepieliku roku granātābols. Bet, nu labi, man vēl viss mājas priekšā. Šodien tikai 2. Un, protams, šis darbiņš man nebūs šodien noteikti arī pabeigts, un visdrīzāk arī maijā nebūs pabeigts, jo, nu, tas ir tāds meditatīvs, man viņš ir tāds meditatīvs. Kā jau viss patiesībā, mana rokdarba, gan izšūšana, gan adīšana, viena daļa gan no viņiem tāda praktiska vajadzība, tāpat šālie, tur ir tomēr praktisks piesitiens. Bet šeit ir vienkārši pa krāsām likt šīs te mazos kristāla gabaliņus, dimanta gabaliņus, un tev veidojas kaut kas fantastisks, jā. Tātad, es jau noņēmu te visu čaukstošo pēc iespējas nostīm iepakojumu. Tātad te būs tāda pārīts, man jau ir pagājuši gadu arī kaut kur ap šo laiku pirkts. Pāris mēnešu laikā es arī viņu salipināju. Tātad izmērs ir 40x5. Šis ir zīmols Made in Ukraine. Tā. Te ir instrukcija gan ukraiņu, poļu un vācu valodā. Jā, bet ko tad viņi vēl mums te piedāvā? Instrukcija. Angļu valodā arī laikam te ar QR kodu te var pāriet. Tā. Es neatceros, laikam, man nav ieslēgts QR kods, tā mani neaizvedīs. Tālūk, kas tad te mums vēl ir? Te lūk ir tas, kas ir te jābūt komplektā. Viņi rāda mums. Te arī ukraiņu valoda. Angļu, poļu valoda te ir. Nu jā, pārdevējs latviešu valodu nav nodrošinājis. Labi, šai gadījumā nepiesiesimies mēs. Tātad šis nāk dimanta mozaika, te ir tātad viņa, vēl palicis no iepakojuma stūras man. Tā, nāk tas rāmis 40x50, te viņš ir uzsists jau virsū uzskavots, tas audekls pats. Un tātad es jau tajā aprīļa dienas grāmatā teicu, kad es nopirku, rādīju šo te darbiņu, nopirku to, tad, kad es dodu priekšroku jau uz rāmi esošām dimanta mozaikām, nu man šī būs 3. Jā, lai man te nav jāskrēt pa darbnīcām, viņš man rāmis var izmaksāt tikpat dārgāk nekā mozaika uz rāmja, ja, jo es šodien arī pasūtīju rāmi. Tur gan stikls nāk vēl savam vienam izšuvam 26x36, man izmaksāja 30 eiro gandrīz, jā. Šis darbs tad izmaksātu vēl vairāk 40x50 ierāmēts, jā. Tā kā, un tur pat tam es pati uzvilkšu to audeklu uz kartonu, es neatstāju, lai viņi vet, ja, tā kā finansiāli, protams, šāds uz rāmja, tā, ir izdevīgāk, tā, ko tad es te vēl gribēju parādīt, tā, tad te nāk virsū, tā, pavilksim tā, lai var redzēt ekrānā, tā, kur tad te ir stūrīts, nu, ai, te nāk tāds pielīmēts, un te ir šite, ir te tie simboli, es nezinu, cik te labi te ir visi tie simboli redzami, un te tik lipina attiecīgo simbolu virsū. Tā, noņemsim to rāmi nost, jo viņš te tālāk. Tā baigi man nevajadzēs viņu.
Tā, kas te mums te bija? Te mums bija tā, kas te mums ir komplektā, tā tad rāms mums ir. Tad mums nāk komplektā šie te visi tie rīki, kas ir nepieciešami, lai to puzli var dimantiņas pielipināt uz tās kanvas. Te ir te, kur tas trauciņš, kur tiks bērta mozaika. Te nāk tas trauciņš, kur nāk bērta mozaika. Šis ir tas zīmolīts, kuram uzmauc, lai ērtāk turēt, bet tā, kaut kā, nu labi, es netērēšu te laiku. Un tad ir šitie te instrumenti, ar kuriem tos dimantiņus, šie te ir tie, kurā ir jātur šis te instruments, un tad uz tiem dimantiem viņu kā teikt, traukā pielipina, un tad te ir tāds instruments, ar kuru izlīdzina rindas. Pielipinot, lai ir vienādas. Un tad, nu jā, te var uzreiz vairāks, un te ir pa vienam šis te domāts. Bet es šo te neizmantoju, man šitas īsti šim te zīmolam man nevisai ērti patīk, es tik šito varētu izmantot. Man ir pašai no iepriekš viena cita zīmola, šis te klibināmais, te ir tāds metālisks tas gabaliņš, un man te ir tā, kas te man te ir. Man te jau ir vairāki no iepriekšējiem, kur te ir iepriekš, te man tie trauciņi ir, kur te tā līme. Nu jā, rekuri man tas no iepriekš šī paša zīmola pirktais. Un tad man te vēl ir kaut kādi tādi, man te ir, tur kaut kas ir tā. Šito te es jau uzreiz varu laikam likt iekšā arī visu, man te viņu nevajadzēs, jo man tā līme vēl te ir. Tā ķite man te no iepriekšējiem ir tādā trauciņā, tad viņu tā uzliec, un tad ar tiem dimantiņiem tad viņu tā liekas virsū. Tādi ir tiem, kas nav nekad ar dimantu mozaikām nodarbojušies. Tā nekāda raķeža zinātne te nav. Viss ir ļoti vienkārši, nav jābīstās. Tā. Te ir parādīts tā, tad vēl nāk, nu jā. Te ir viss, faktiski pēc šīs schēmas visu var izlasīt. Tad ir tas schēmas atslēga, ja? Tātad šeit ir atslēgas simboli, kas uz tās kanvas atzīmēti, un numuri pakas, ja? Tātad 1, 2, 3, 4 līdz 18 krāsām. Šeit arī viņi ir DMC, tie paši laikam, kas, mulinē diegi, pēc tām pašām krāsām, es tā sapratu, tie toņi ir atbilstoši, piemēram, 310, es 100 punkti zinu, ka ir melns, un šis te 3858AB, viņš tāds balts arī ir, tātad 18 krāsas mums te ir, tātad te ir 6 krāsas, te viņas ir šitien, te būs tāds spīkulīts, tāds pavisam tāds, tā lūk. Tā, te man jāskatās, man te no iepriekšējiem varbūt kaut kas ir, un es nemaz šitas man kaut kad ir bijis iepriekšējā, tajā man bija šitas te viņš krietni vairāk, tur man bija mazāk, te kur baltais ir, tas ir, jā, tā lūk. Un tad te ir, kur te daudzāk, šitie daudz, kaut kur būs jāliek tie vesels 2, un melnie vispār ir 3 paks, nu jā, fons ir daudz. Tālūk, un tad viņi vēl dod līdzi, te tad ir jābūt 18 šitiem, kur pārbērt, kad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nav, 8 nav iedevuši. Tātad man jāizmanto būs no saviem krājumiem, man te pašai ir no iepriekšējiem arī te kaut kādi, man jau krājumi ir, ja man te, piemēram, tās krāsas atbildīs, te es mana pirmā mozaika bija, ko es liku tāds te virtuvē, man viņa ir tāda rīta kafija. Tad es te tādos trauciņos esmu viņu sabērusi, bet man te, nepietika visiem maniem krājumiem, tā tas tagad ir nezinu kā. Un man te vēl ir no iepriekšējās arī kaut kādi te jāskatās, kas man te ir. Iespējams, ka es pat šitos nemaz nevēršu vaļā, kāds man noderēs izmantošu no jau esošajiem atvērtajiem iepakojumiem. Nu tālūk,
tūlīt tad arī ķeršos klāt, likšu Golden Age un nirsim dimantos. Jauku vakaru jums visiem! Labdien! Ir 9. maijs un gribu padalīties ar savu jauno projektu izšūšanas pavasara avantūru. Šo avantūru organizē, tā ir kopizšūšana. Šo projektu organizē rokdarbu vai, arī tā skaitā izšūšanas darbu procesu, bet komplektu ražotājs, dizainers, tāds zīmols teleartis. Viņš bāzējas Ukrainā, pilsētā Harkiva, un viņi ne pirmo reizi jau organizē šādas kopizšūšanas. Es te vasarā pagājuši gadu arī tā kā sataistījos, bet man toreiz nebija tā kā materiāli, lai to piedalītos, bija jāpērk, un tad man kaut kāds tur slinkums, bet, apmēram var nosaukt vārdā slinkums, meklēt, pirkt man negribējās, nebija arī īsti laika, un tai brīdī es sapratu, ka tas man nesanāks, šobrīd arī man nav neko vairāk laika, daudz tās pašas 24 stundas diennakti ir, kur viena daļa aiziet darbā, un tām vakar izklaidēm paliek nevisai daudz laika. Bet tomēr es gribēju pamēģināt, un aprīļa vidū, tas zīmols teleartis, tā es tik pamēģināšu parādīt, viņus pamēģināšu parādīt. Tā, viņu logo ir šāds te Instagramā, tas ir viņu profils, tāds apsaukts teleartis. Viņa aprīļa vidū izsludināja, tā īpašniece izsludināja, kad viņa organizē šo te avantūru, te viņi uzlika to atslēgu, kas ir nepieciešams. Viņi paši ražo arī savus diegus, bet viņi dod arī konversiju DMC diedziņos mulinē izšūšanas. Tur ir pērlītes arī nepieciešams. Pērlītes man vēl nav, es apskatīšos pēc krāsām, viņi te uzrakstījuši ir, bet es tagad īsti nesaprotu, kas tās viņiem ir pa pērlēm. Nezinu, neesmu tik smalki iedziļinājusies. Es skatīšos, kas man mājās ir no tā, kas ir, ko viņi piedāvā. Viņiem var arī pasūtīt, nopirkt visu nepieciešamo šim te darbiņam, izšūšanas, diedziņus, audumu un tā tālāk. Bet viņi te ir uzrakstījuši arī, ka tu pats vari savākt un nevis šo te atslēgu un audumu, kāds nepieciešams viņu izstrādātajam dizainam, kādu viņi piedāvā izšūt. Tas ir tā, es tūlīt izlasīšu, ko viņi tur tūlīt tās pārtulkosim no ukraiņu valodas. Tātad 3 nedēļu garumā tas notiks. Lūk, viņš tāds adventu kalendārs, ja kāds no izšuvējām šeit ir izšuvējis klausās, tad viņi zina tāds tā kā adventu tipa tāds darbiņi būs izšūšanas pēc tādas formas, un katru 4. dienu tiks, 4 dienu laikā tiks izdots no šī darbiņa pa fragmentam, kas ir jāizšūna. Te arī ir iespējams telegramā, tā kā atbalsta, pie viņiem tur tā kā saņemt atbalstu, jā. Un šis process sāks 4. maijā. Tālūk. 4. maijā tika publicēts pirmais fragments, kas tiek piedāvāts izšūšanai. Lūk, te ir arī schēma tiek iedota, dieciņi kādi ir, un šie te schēmas. Tas ir brīvi pavelti, kā teikt, visiem, kas vēlas, var piedalīties. Un vakar, jā, 19 stundas atpakaļ ir publicēts, tika publicēts jau 2. fragmentiņš. Lūk, jāšu ir diezgan tā. Es, protams, sāku šūt vēlāk. Es nesāku 4. Un es te pa diviem vakariem
tā, audums man ir nopirkts, tas arī tas, ko viņi piedāvā, 52. krāsa, kašel, tas ir tāds lina audums, Cvaigard zīmols, 28. kaunts, 48 x 68 tāds gabaliņš man ir nopirkts. Un mulinē diedziņiem man nav tie, tur ir, piemēram, tas viņu diegi, tā uzņēmuma diegi, viņi ir tādi, nu, teiksim, šeit ir tā pieniņu pūka, tā, ko parādīt. Šeit, piemēram, ir pienenīti izšūt, ja tas pirmais elements, ko izšū, te viņi piedāvā to pieneni, gan arī ziediņus dzeltenos izšūt ar tādu pūkainu diedziņu, ja, nu, tāds, kā jau tās pienenīt citāds. Tur vēl būs tagad tajā vakardienas, tur ir kamene vai bite, kaut kas tam līdzīgs. Tur arī ir to pūkaino diedziņu. Nu, man tāda pūkaina nav, es no Ukrainas nesūtīju. Pirmkārt, es viņu tik ātri nebūtu saņēmusi. Otrkārt arī, nu, man negribējās tērēt naudiņu tur muitām un visām tām padarīšanām, kas ir sūtot no trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, ja, kā zināms, jāmaksā ir. Nu, lūk, te pienenīt, un otrais kvadrātiņš ir, es viņu te neesmu pabeigusi, es tā esmu kļūdījusies, man par vienu, es kaut kur nokļūdījos, man šitā daļa ir jānoārda nosti. Te, kas tā bija otrdien, es šuvu, un kaut kur vakars un tumsa bija, un es tur nokļūdījos par vienu diedziņu, un man ir viņa jāpār. Es šitien iesāku, un tad es neskapēc no šitās vietas pārgāju par vienu diedziņu uz to pusi, un man tad nesanāk šitien smuki nobeigt to kvadrātiņu. Es kaut kur uzmanību novērsu vai nesaskatīju, ka nepareizi iestumju. Nu, lūk. Un vakar tad es izšuvu vakarā šo te lauku un šo te, un tad, nu, vakar man vairs negribējās ārdīt, lai to rāmīti apšūt, un tad man jāšuj tālāk ir. Es gan tagad, šodien, kas ir sestdien, jā, šodien, es nezinu, vai es te paturpināšu, varbūt kaut kad vēlāk vakarā, kā teikt, sestdienas lietiņas, ik sestdienas lietas jāizdara mājas dzīvē. Tālūk, bet gribēju pastāstīt par šo savu jauno projektiņu īsumā. Labi, tiekamies vēlāk. Labdien, ir 15. maijs, un šis video fragmentiņš ir pēdējais ieraksts būs noslēdzošais maija pirmajai pusē manai video dienas grāmatai. Un tad atskaita par to, ko tad ir. Esmu sadarījis šajās 2 nedēļās, un to, ko neesmu sadarījis. Laikam arī šoreiz tā sanāks. Nu, es te vairs nerādīšu to gatavo darbiņu, trusīti džeku, ko es te rādīju kaut kad maija pirmajās dienās. Otrais es viņu vairs nevilku ārā. Šobrīd tikai tie darbi, kas ir procesā vai kurus es pieteicu, un kaut kādu iemeslu pēc neesmu neko ar viņiem darījusi. Tā, pirmais ir adījums. Tas ir šobrīd mans vienīgais adījums, ar kuru es šajās 2 nedēļās uz adatām, kā teikt, adatām esmu darbojusies. Tas ir mans šīs te kokvilnas zīda pavadiena džemperis. Tas ir 70% kokvilna, 30% zīds. Tāds vasaras džempers, reglāns no augšas, esmu pabeigusi stāva daļu. Man mājas sākumā, kad es pirmos fragmentus rakstīju un teicu, ko tad es gribu darīt 2 nedēļās tuvākajās, tad man bija jāmēra un jāsaprot, vai tas garums man apmierina vai ne. Man garums apmierināja, un es noadīju valnīti 1x1 ar adatu viņu, kā teikt, noslēdz, pārgāju uz mazākām arī adatiņām. Te man sanāca pieaudzēt, es tagad vairs precīzi neatceros. Katrā 4. vai 5. valciņā es te pieaudzēju. Nu, lūk, viņš varbūt liekas šobrīd tāds viļņojošs, jā, bet es domāju, kad viņš izmazgāsies, viņu nobloķēšu, un viņam vajadzētu būt līdzenam pēc tiem maniem aprēķiniem, kā man bija 1x1 valnīts, kad es adīju paraudziņu. Tā, un man ir iesākta pirmā piedurkne. Tā, pirmā piedurkne, kas man te ir, jā, es te adu piedurkni.
te norauju, un šīs te noraukumi šobrīd es uzmērīju. Man liekas, ka man ir, tā kā es te ik pa 10 rindām, tagad es nākošo daļu ik pa 20. Man nebūs ļoti tuvu šai te daļai piedurknīte, bet būs tāda pabrīva, es gribu taisīt. Un arī, ja, nu, ir vēl kāds gabaliņš jāda, protams, bet tas ir tas, ko es esmu šais 2 nedēļās te pādījusi. Padījuši, tas ir vienīgais man bijis. Tad izšūšana. Neizšūtais darbs, neviens krustiņš nav šim te pieteiktajam, ko es pēc trusīša džeka gribēju sākt izšūt vai atsākt izšūt. Bija šis te kubiņš adatiņām, vai tāds dekoratīvs, es nezinu, nu, vienvārds sakot, jā. Šim izšūmam es nepieliku roku, jo man galīgi nepietika tam laika, lai gan, nu, acīs viņš man bija. Man bija doma, ka es šajās 2 nedēļās pabeigšu gotiņu klāru, bet arī man nesanāca, tūlīt es pateikšu, kāpēc. Tu man bija tikai, maija sākumā man bija te kaut kas iesākts, tas rāmīts bija, gotiņa bija izšūta, izņemot pērlītes, un tas rāmīts bija, un tas rāmīts ir piepildīts, un tagad es te sāku virzīties jau uz šo te līniju, kas te ir šī te līnija tāda, jā. Pacelšu tuvāk, lai nespīd šo te līnijas, tagad te burtiski pirmie krustiņi, bet te ir diezgan daudz arī pērlītes, tur krustiņi varbūt nav tik daudz, un tad augšējā tā kā būs te būs tā, bet viņi ir šaurāk nekā šī, nu jā, te ir vēl ko pašot, jā, kad ir pāris vakariem, te ir darbs pērlītes, protams, paši par sevi, bet tās jau pašās beigās, tad visi krustiņi būs izšūti. Tie dieciņi šādi te, komplektā, nu varbūt tie, kas nav uzskatījušies man iepriekšējos video, tad te vēl nāk klāt komplektā tās pērlītes, kas ir jāpiešuj. Tā, lūk. Nu, un vainīgais, kāpēc varbūt man nepietika tik daudz darba, ir tajā iesaista tajā avantūrā. Dizainers vai uzņēmums, kas ir iesaistījis mūs te šai izšūšanā, Telearts ir jau, kā teikt, trīs reizes jau ik pa 4 dienām, sākot ar 4. māju, ir šīs te schēmas jau, kā teikt, mums piedāvājis. Un es esmu izšuvusi 1. un 3. reizi iedot. 2. man vēl nav, jo viss sanāca tā, ka par cik es biju iekavējusies, jā. Tad man bija šī, ko es rādīju pirmā pašā pieslēgumā, man bija šī te pienenīts un tas trusis izšūts. Tad no pirmās tās schēmas daļas es esmu pabeidzu šo te, un 2. schēmas daļa, kas tika piedāvāta tā, bija paredzēta šī te šūt. Bet par cik es biju iekavējusi, un viņa jau iedeva 3. Tad es izšūtu 3. Un tagad es bišķiņu pavirzīšu kanvu uz leju, uztīšu te, notīšu, lai man ērtāk izšūt nav tik tālu jāsniedzās. Izšuju es uz Zweigart kašelu, tāda kā arī tika tajā izšūšanas atslēgā tur aprakstā tika piedāvāta 28. kauns, 52. krāsa. Viņš tāds, nu, tā dabisks lina krāsa, varētu teikt, ja nebalināts. Un te tāds pavasarīgs sižetiņš ir, jā. Es varu parādīt tā, kur man planšete. Varu parādīt, kāds tad bija tas sižets, ko es neesmu vēl izšuvusi. Bet kā mēs ķeršos klāt. Un līdz ar to tur, nu, teiksim tā, pa vienu vakaru pēc darba var izšūt to vienu sižetiņu, bet tā, teiksim, tas rāmīts es izšūtu apkārt šito balto, tikai man aizņem pusstundu, jā. Nu, un, protams, šeit bija tikai 3 krāsas. Nu, faktiski krustiņi bija 2 krāsās, un arī es viņu katru atsevišķi, jā, izšuju, nogriežu diegu, lai nav pārstāpi, jo tad, lai neredz, kad tiks viņš ierāmēts, ka tas nespīd cauri tie
tie pārstaipi, tad, teiksim, nu tāds, jā, te tādi it kā liekas divas krāsas, kas tie ir, bet tāpat tās katrs diedziņš ir jāpiestiprina, jānogriež, jā, un, teiksim tā, nu šis man gāja arī tā lēnāk, jo es tādu, to klaidūrienu, man nav tāda praksa vispār praktiski, ir ļoti minimāla. Tāpat šeit arī šī te visi rozā, katrs ir diedziņš, kad, teiksim, tur nav man pārstaipi, tur viss ir, katrs nāk atsevišķi izšūts tiek, un līdz ar to tas arī pa sekundei un laiku aizņem, jā. Tāpat arī šie te visi vientuļie tie sārtie tās puķi. Te vēl nav man galīgi pabeigts dažos sižetos. Tur vēl ir, teiksim, šajā sižetā un kur vēl, un šim sižetam. Te vēl ir vajadzīgs pērlīts. Tur rozā un dzeltens, es neesmu apskatījusies. Dzeltens, es zinu, ka man 100 punkti, kaut kāds rozā man arī ir, bet, un kaut kā baltas, jā. Tās es beigās tad jau šūšu visiem. Tā, tad lūk, tad tas nākošais, kas man šajā te otrajā tajā reizē tika iedalīts, šis ir šāds te būs tas izšuvums, jā. Viņš šajā te vietā. Nu, pēc maniem aprēķiniem šodien vai rītdien ir jābūt nākošajiem. Tīt apskatīšos, ja šodien viņi nav izlikuši, tad laikam rītdien viņi izliks tā, kas viņiem te ir. Jā, šodien vēl nav, tad rītā viņi izliks to nākošo fragmentu. Tā kā es nezinu, vai šodien piekdienas vakarā man it kā nekas baigi vairs nav darāms. Es teorētiski varu šūt, bet viss 4 es diez vai paspēšu pa atlikušo vakaru daļu, jo pulkstenis jau ir, jau vakars stunda ir jau klāt. Tālūk, tas ir tas, kurš man, kā teikt, paņēma laiku un man nepietika citiem rokdarbiem varbūt tik daudz, jo es tā kā gribu pabeigt kopā, nu, kā ražotājs, kā šīs avantūras iniciators piedāvā izšūt par tām 4 dienām. Teorētiski, jā, viens tas kvadrātiņš pa vakaru, ja šūtu, teiksim, tā to iesaist, bet es redzu atdiju, jā. Pirmdien, otrdien es te atdiju, es nešuvu šonedēļ, piemēram, kas bija nedēļas sākumā, tad, man tas iekavējās. Nu, un tas, ko es te pašūs esmu kopš māja sākuma, ir vienīgais mans no esošajiem procesiem, ir šis te Viktorijas nams. Tā, ja pēc schēmas, tad esmu aizpildījusi šos te, kas ir rozā aizkrāsotie lauki, tas ir šis un te, jā, tā tad man ir izšūts, šis stāvs man ir pilnībā izšūts, un esmu pārgājusi, tātad, ja šeit mēs skatāmies, kaut kāds sāk samākties, šis stāvs man viss ir izšūts, tagad es esmu jau jumtu šeit, bēniņus sāku jumtu veidot jau pirmie krusti, un tad man šeit būs jāpāriet uz pēdējo stāvu šeit te mājas daļai, un tad tur jā. Nu, lūk, tas ir tas te man, tas jumts ir sācis izšūties, un tālūk. Nu, neskaitot, protams, atpakaļ dūrienus, un kas tur franču mezgliņu, tas ir tas, ko es esmu izšuvusi. Jā, tā, es viņu pacelšu augstāk, jo tālūk, viņš tagad spīd cauri, jā, viņš spīd cauri. Tā es viņu varētu tā pavilkt tā laikam, jā. Tā, tad es aizšuvu šo te visu logu šitajās 2 nedēļās, un te kaut ko es te šuvu te, un uz šo te pēdējais, jā. Nu, tālūk, tas ir tas, ko es esmu šim darbam. Tad saistībā ar izšūšanu, nu, kā teikt, pabeigts darbs ir uzskatāms tad, kad viņš ir ierāmēts. Un es jau te laikam, tad, kad stāstīju te kurām te fragmentā pieslēgumā par dimantu mozaikām, es tur pieminēju, kad man ir pasūtīts rāmis izšūšanas darbam, un lūk, vakar es viņu izņēmu, viņš vēl ir apkārta plēve, es viņu neesmu neko tālāk atnes mājās, noliku malā. Un šis rāms ir domāts šim te, es viņu pacelšu, viņš ir, kā teikt, tukšs, ja viņš ir, es pati šo darbu uzsiešu uz kartona, tas ir domāts šiem te citroniem vāzē. Nu, lūk, tāds dizains man priekš virtuves izdaiļošanas ir uzšuvies.
Viņam virtuvē būs paredzēta vieta, tāds dubults paspartū, tāds tonis piemeklēts apmēram arī tiem diedziņiem, kas darbā ir, tur ir lapās tāds zaļums. Nu, tas ir šim te darbam, tas ir Dimension zīmola, laikam tā arī saucās citroni burkā, kaut kas tam līdzīgs, ja man tagad atmiņa nebija, tad tā viņš saucās. Nu, un vēl man šajās 2 nedēļās pieteiktais darbs ir dimanta mozaika. Es šie te, tā, es te varu to plēvītes paņemt, viņa jau tagad viegli nāks nost. Saulīt pazudus, varbūt viņu vairs tā nezaigos, bet tas ir tas, ko es esmu. Šitie te, tie melni brūnie, tie punktiņi, tie spīdīgie, tie ir tie, kas, kā te kaut kā varbūt, ka paliek, cik tā leņķīta, viņš tā arī būt spīd. Jā, tas bija par to tajā dienā, kad es pieteicu, ka es viņu prezentēju, kad es viņu sāku, tas ir tas, ko es par to vakaru tur fonā ar savu seriālu tur paliku kāds stundiņa sērijas laikā, vai 2 sērijas, neatceros, cik es tur sērijas to vakar noskatījos tam seriālam. Nu tā, tas laikam tā pa lielam ir viss. Tad es vēl te man šķiet stāstīju, kad es tur gribu jau gatavoties augstajai sezonai un pie šī te diedziņa piepirkt dziju, jo pēc tam, kad es pabeigšu šo te zaļo džemperi un savu linu kleitu, kuru es, protams, arī neadīju nevienu valdziņu šajās māja 2 nedēļās pirmajās, tad es gribu adīt jau rudenim augstai vēsajai sezonai jau kaut ko siltu, un tās ir šis te merino, es arī neesmu apskatījusies, joprojām nesanāca laika apskatīties, man pameklēt, vai tas bija merino ar zīdu vai merino kašmiru. Un uz veikalu arī es biju aizgājusi gan, bet vēl nenopirku. Un varbūt tās es nākošajās 2 nedēļās to izdarīšu. Par grāmatām, tā nofokusējies. Davosu es izlasēju. Viegli lastāms, lai gan spiegi un tā, bet bija tā interesanti, ja? Galvenā varona ir Kūrmājas īpašnieka meita jaunākā, kura ir pieteikusies par medmāsiņu frontē devusies uz frontes līniju un sniedzot medicīnas, vienmēr sakot, jā, viņai bija, tēvs viņu ir palaidis ar norunu, ka tad, kad viņa atgriezīsies, tikmēr viņš meklēs viņai līgavainu, ko viņš arī ir izdarījis. Bet frontē viņa iepazīstas, kara hospitālī strādājot, viņa iepazīstas ar vācu karavīru, kurā iemīlas, bet, diemžēl, kurš pēc atgriešanās frontes līnijā iet bojā, un viņa paliek stāvoklī, ir palikusi, un viņa nesagaida viņu. Un atgriežas mājās, un tur tad viss, tas stāsts arī sāks, jā. Kurš kam par ko spiego, kam var uzticēties, ja, grāmata par uzticību, par uzticību, par mīlestību pret saviem tuvākajiem, pret savu valsti, gal galā par patriotismu, jā. Pirmā pasaules karš, jā, tur pat beigās Ļeņins figurē. Pēc šīs grāmatas izrādās ir arī seriāls. Es ar viņu neesmu nekur sastapusies savās filmu platformās, varbūt neesmu meklējusi, man nesanāca apskatīties, varbūt tās man tur arī ir manā tajās, kur es filmas skatos, seriāls, varbūt tās viņš arī ir, vienkārši neesmu viņam nekad tā pievērsus uzmanību. Beigas, jā. Domāju, ka būs savādāks, bet rakstnieks uztaisīja tā kā, jā, tāds beigas, kāds es biju domājis, ka nebūs tomēr. Ātri tāda viegls trillerīts tāds, jā, varēja lasīt, nebija slikti tāds viegli lasāms, pēc šantarām ļoti dzirdējoši.
Un tad mans grāmatu izvēles rats mani izvēlējās manā vietā lasīt nākošo kā grāmatu šī te autora Alens Eskens Dzīve, kuru aprokam. Tas ir detektīvs, zvaigžņu detektīvu kluba zvaigžņu detektīvu kluba sērija. Tur ir par studentu, kurš tur iet intervēt priekš skolas darbā pansionātā vienu vecu kungu, kurš ir bijis notiesāts par nepilngadīgas meitenes slepkavību, diezgan tādu pabriesmīgu. Viņam pašam arī ir ģimene, māte, kura ir sociāli degradējusies, teiksim tā, ar visādām problēmām personiskām, un savu tēvu viņš nepazīst, un izaudz tādā arī sociāli nevisai labvēlīgā vidē, bet viņš ir gatavs sisties dzīvē cauri. Ja patreiz man nav daudz, cik es esmu izlasījis, 56 lapas puses esmu izlasījis, bet arī patreiz man diezgan par 2 vakariem es viņas te pirms gulētiešanas esmu izlasījis. Tā kā arī liekas, ka man jau detektīvi patīk, un es saprotu, ka tur vēl viss ir priekšā. Lūk, visi tie notikumi vēl tikai, kā teikt, šobrīd tie galvenie varoņi tiek iepazīstināti ar grāmatas varoņiem, un tie paši notikumi vēl tikai visi ir priekšā saistošie. Tad laikam viss, pirmās 2 nedēļas ir pagājuši. Es uzskatu pie esošā manā tā laika, ko es varu veltīt savām vakara izklaidēm, adīšanai, izšūšanai un lasīšanai un kaut kam citam. Es domāju, ka tīri labi man ir viss izdarījies un, protams, var vienmēr, bet dzīve nesastāv tikai no tā. Ir arī kaut ko citu, ir cits izklaids, kurus es šeit neiekļauju. Piemēram, var pieminēt, ka mums ir tāds darba kolektīvā šobrīd tāds challenge, lai gan es esmu staigātājs, cenšos tos 10 000 soļus noiet, jā, pa māju sēžot gultā, izšujot, viņi noteikti nesanāk, jā, un darba kolektīvā mums šobrīd arī ir, es tā baigi par augstām vietām necenšos, bet es staigāju, jā, un man tie 10 000 soļi arī ir kaut kad jānostaigā pa dienu, kas arī aizņem apmēram kaut kāds 2 stundas var aizņemt no mana laika, tā kā arī tas ir, jā. Tais 24 stundās tam laiks jāatrod, jo sēdošais darbs, sēdošie hobiji, jā, ir jākustās. Un, kā teikt, par savu veselību arī ir jāpadomā. Labi, ar to tad es arī beigšu. Paldies visiem tiem, kas ir noskatījušies šo video līdz galam. Paldies visiem tiem, kuri kaut kādā veidā reaģē uz to. Tiekamies māja otrajā pusē. Lai jums veicas!